labrīt. Labdien, mīļie. Nu ko? Šodien pats spēsim apludiņu. Sporši -1, piekdienas diena, garastāvoklis uz 0, viss slikti. Vienīgā vieta, lai nesajūt prātā, vajag braukt makšķerēt. Gribu es jums parādīt tādu, tagad situācija kāda. Zivis ir dziļumā, baltās zivis. Ir jau, protams, es ķeru atkal pludiņu. Tagad ir situācija tāda, ka bieži vien ar fīderi copi pat īsti neieraudzīs. Jo zivis ir, viņas jau ir savās ziemošanas vietās. Blīvos baros stāv, kaut kur karājās pusūdenī bieži vien. Un tu viņiem tā visu kustība nekāda. Viņas tur ir tādas, ja tagad brīdis, kad dziest visu laiku, katru dienu tur pa bišķim dziest ūdens. Un, kas tas ir, cedās augšā vai? Jā, atkal zir. Kas tas ir? Man otrā zivs pēc kārtas nodilst jāmainācis, visticamāk. Es vēl atstāju pagājušās reizes sāķi. Un vien breksēns un nav labi, jāiedod bumbiņa. Bumbiņa divas, lai viņa nekur neaizbēg prom. Jau tikos paši pirmā metienā plicis, un tagad šitas bija 3. metiens. 3 metieni, 3 copis. It kā liekas, ideāls sākums, tā pašā laikā aizdomīgi. Tātad turpinot par situāciju, kāda tagad ir. Zivis var ķert tur, kur tiekam veiksmīgi klāt dziļumam. Te ir daudz, teiksim, konkrēti par Rīgu, ir daudz vecās piestādes, nevis vecās, bet vispār arī laivu un kuģīšu piestātnes, kur drīkst makšķerēt. Visādi slaipas, visādi krastmalas un tā tālāk. Kur tu tiec? Teiksim, varu šitas te tāds īpašs gadījums, bet ir, es zinu, vēl pāris vietas, kur šitā patās ielaid iekšā, un man te ir apakšā 10 metru dziļums. Ir, kur ir 7, 8, principā jau kaut kādi 5 pietiek, lai zivs tur turētos tagadējā laikā. Un tagad, kad ūdens dziest, viņa ir ļoti kaprīza. Ļoti kaprīza. Tā zivīte. Un tāpēc bieži vien ir situācijas, ka tu ar fīderi sēdi turpat blakus, ieraudzīsi vienu copīti, pa to laiku uz pludiņu tu redzēsi 10 copītes. Jā, jo pie vienāda zivis neierīja. Es te biju pāris dienas atpakaļ, saķēr daudz, un neviena zivs neierīja. Neviena. Visām āķis lūpiņām. Tāpēc to jau tagad arī redz pēc šitām 2 nodilušām zivīm rīts, kad it kā tikko iemet pirmās 3 bumbiņas, kad zivī būtu jāvākcās, jāsāk ēst. Te viņai pats aktīvākais brīdis būtu jābūt patreiz. Un nekā. Viņa ir tāda knapa, tātad viņai apetītes nav. Loģiski, pie šitāda laika, kad pat dienā ir 0 vai 1 grāds, nekas īpaši labs nav. Jā, es varbūt, ka pat šodien izlikšu vakarā to atskaiti, tā ka jūs to visu varēsiet ļoti labi redzēt pēc laika, kā tas izskatās. Vienmēr sakot, šodien mēs ķerējam pludu. Man ir 5-metrīgā makšķerīte, slīdošais pludiņš, attiecīgi apakšā 10 metri. Pludiņš ir 3+5 rakstīts. Latvijas firmas strīmi ražojums. Tāds vagleru veidīgais ar vienu stiprinājumu apakšā garo antenu. Tievu garo antenu, kas ir ļoti svarīgi, tievu. Pat ja aciņas bojājās un redzes slikta, tad labāk atstāt tievu garāku nekā resnu īsu antenu. Jo to garo zivtiņai būs vieglāk, viņa mazāk sajūtīs pretestību, ja viņi nostieps lejā garo antenu, nekā dabos ar piepūli stieps zem ūdens to īsu resnu.
Tur ir starpība baigi lielā. Esmu pinkiņi un motelīts. Šajā laikā, ja mēs gribam breksīti, es gribu šodien breksīti. Nu, breksīts, plicīts, tad cits zivs diez vai būs. Tad bez motelīša tā īsti jau darīt nav ko. Ja gribās ķert. Pa kādam var noķert arī tīri uz baltiem, nav tā, ka nevar. Bet uz mannu, uz daudz ko var noķert. Bet, ja tu gribi tā kā ķert, tad tas motelīts ir vajadzīgs. Un tagad jau daudzos veikalos ir tā, ka nav īpaši liela problēma. Viņš nav jāgāž tur daudz barībā, paņemt tur savus 100 gramus, kas pēc tagadējām cenām kaut kādi 5-6 eiro un principā tu biki baltos, cik tur pinkus tieši, nav pārāk liels tas kumos. Un tu vari mierīgi doties sapēt. Es tagad sapratīšu, kas notiek. 2 reizes iedevu pēc kārtas pa zobiem. Viņš tagad uz kaut kādu brīdi būs nost. Tas nekas, ka tur ir barība, ka tur ir viss. Es vienkārši pacelāšu to esmu, lai tur paplivinoši varbūt kaut kāds plicis pieskanē, vēl kaut kas būtu breksīts. Dabūju pa zobiem. Interesanti, cik tā pauze varētu būt ilga. Runa neiet pa kaut kādiem lieliem brekšiem. Tur ir tāds plauksta līdz 2-3, tāds maksimums puskilo svarā. Bet, viņi te tādās vietās ir, un ja gribās pacapēt, tad capes prieku viņi dod ļoti labi. Kulinārā tur nekāda nav, paskaties un palaid vaļā. Bet capes prieku iedod ļoti labi. Ceļš tas piecērt makšķeru līka, tu, kad cēl augšā. Tas forši. Jā. Tad izskriet caur ar viens tāds pie puskilo, Bet, tas šodien ir pliči. Principā, ja visu dara pareizi, tad capi ir katrā metienā. Ja capi nav, piepacel, pavēl sānis kaut kur. Ja vēl nav capi, tad ir kaut kas sapinies. Zivtiņa apakšā ir daudz. Zivtiņa apakšā ir ļoti daudz. Es gribētu teikt, tas, ka pasmalka, braucot uz šitādā laikā vispār uz balto zivi. Kas tagad var rupši izskriet cauri? Kaut kāds vēl kaut kur upē, kāds sapals. Bet lielu breksi ir, maz jau to vietu, kur šitai laikā, pirms salu laikā var tikt jau pie kāda lielā brekša. Ļoti maz. Šitie mazie pruseki, jā, viņi ēd. Tagad, salacā, upēs visur ir baigi svarīgi kāds līmenis. Ventā vimbu ļoti daudz, kuldīgā vimbas lēkā un bedrēs ir, bet ūdens tāds, ka tur īpaši, vajag labi zināt upi, lai tu zinātu, kur sēsties, kur vimba var ziemot un vai tur tiek no krasta klāt. Un tāds. Salacā vajadzētu būt visām kārtībā, karūsām un lielām raudām un visu, bet arī jautājums par ūdens līmeni. Salats gan nākošanai noteikti jāaizbrauc paskatīties, jo šitas ir salats laiks. Šitāds nolaid lejā un tad atliek tikai gaidīt. Bet viņš capis ir diezgan ātri, praktiski. Es neesmu no tiem, kas var ilgi gaidīt capi ceļš, zinot, ka tā zivs smalka. Nolaidi. Kas tas tagad ceļ augšā vai? Nevar būt. Jā. Pacēl, tad piespiež bišķi. Bet uz tādu vēl nevar reaģēt, jo viņš ir tāda sajūta, ka es pašiem tārpu galiem brīžiem paņem. Un tas man jau tāds, puscentimetrs tas pludiņa. Tā kā pats ir, viņš tāds baigi jau prasās iedot pa zobiem, bet tas jau tik daudz es iedos pa zobiem. Varbūt mazais prusaks kaut kāds, kas arī var būt. Bet tagad pēc capis nevar pateikt, kas tas ir. Jo te var būt visādi. Ja nav, tad es
tikpat labi var būt, ka krītot uzkrīt kaut kur uz kaut kādu, jo zivis stāv, viņas nekur neskrēda. Un, ka tev krītot var uzkrist pavadiņu kaut kur uz kaut kādu zivī virsū uz muguras, un tad tev tāda jocīgā copita sanāk. Pienāca fīderists, kas teica, ka vakar esot sēdējis. Nu, tāda barošana, kaut kāds tāds 500-600 breksēns esot dabūjis. Nu, tā copīts tāda, ka... Nu, tā kā paņemsi, nepaņemsi. Nu, kas ir? Ja bišķi pāvelku, padauju, kā tā, lai viņš ierauga. Jā, man ir noregulēts dziļums tā, es tā domāju. Te gan ir grūti ar slīdošo pludu un tādā dziļumā un visu tik precīzi viņu noregulēt ar šito garo antenu, bet, nu, tā doma tāda, ka no puspavada, tad, kad normāli, kad ja viņš tā nogrimst, tad kaut kāda varbūt trešdaļa pavadiņa man ir tāda, trešdaļa pavadiņa āķis un ēsma ir uz grunts. Tā es tā piepaceļa, viņš kā uzplivinās, un atkal lēnām tas starps grimst. Nevar īsti saprast, kas tur notiek, jo kaut kāds tā kā paceļ, tā kā nepaceļ. Varbūt kaut kāda ūdens kustība iekšā. Nē, nu viņi ir ūdens kustība, tur nāk uz šopas vēl kaut kāda 10 metri ūdens. Viņi nestāv pilnīgi, un tur ir pa slāņi, katrs savā virzienā var staigāt. Un pluds uz vietas nestāv noteikti. Nu, tas, ko es teicu tikko. Āķis tīrs un smuka zvīņa zāķi. Tas saķēries, tā ka tur it kā muļļā, un tajā pašā laikā tas zivju blīvums liels un laikam netiek. Es nevar īsti saprast, kā tas tur ir. Ja, protams, priecāja tas, ka zivis tur ir. Tas jau ļoti priecāja. Nu, pulkstens jau gandrīz pus 12, 9 sāku makšķerēt. Nu, brīnuma nekāda nav. Bija vien brīdi, bet ļoti daudz šodien pa zobiem dod ļoti kaprīzņiem. Tā kā bija, jā, gan katrā metienā copīte, bet realizācija diezgan švaka. Un tagad jau kādu pusstundi ir tā, ka vispār nevar saprast, kas notiek. Nu, var teikt, ka nav pazud pilnībā, varbūt pat vairāk kā pusstundi. Un tagad man ir, es noliku, es sāku spēlēties ar dziļumiem. Nu, kas parasti tā ir. Par barības es 100% pārliecināts par ēsmu un visu montāžu. Tad viss strādā. Tātad vienīgais, kas varētu būt, ir tas, ka tas zivs viņa vai nu grib tieši no grunts, ka tu baro uz grunts, un viņai gribās, ka viņa stāvēja augstāk un nolaižās uz gruntu. Vai nu tieši otrādāk, ka viņa sākumā vēl tā kā pieskrēja pie tā, kas ir uz grunts, un tagad grib varbūt biki virs grunts. Nu, tas ir tāds, tur tā viss spēlēšanās tādos, 20-25 centimetros jāpaspēlējās ar dziļumu. Nevajag gaidīt kaut kādas tur baigi ilgi, jo zivs uz pludu, ja ir, tad viņi ir. Tas ir diezgan ātri viss. Tur iemet, tur minūti nav copi, tātad jau kaut ko pacēl, paskatījies, nav. Tātad vajag uzreiz jau pārmest tādos gadījumos, Jā, mēs jau neķeram kaut kādu lielo, tur super lielo zivi. Arī visu, šitā tā tuvā distancē, tas viss tāds, ātrs viss notiekās. Protams, ir kaut kādā brīdī, ka tev bija un pieklust, jāuzliek lielāks kumos un jāpagaida. Varbūt kaut kas lielāks pienāk. Tāda iespēja nevar izslēgt, bet ne jau pusstundu viņš nāk. Tur šajā brīdī kaut kas vienkārši jāpamaina.
Tagadēji es jau sāku mainīt. Man tagad ir visi pavadiņi un mazais kontrolsvariņš ir uz grunts. Nu, it kā pirmā metienā viena plici dabūja, tagad sēž, nu nekas tur nav. Vispār nekas nenotiek. Tomēr es gribu paspēlēties tā, lai tas noregulēšu dziļumu. Tagad man vismaz skaidrs, kad ir cik vajag samazināt. Un tā, lai āķis būtu līdz ar, tā kā pieskartos bišķi, tad visi pavadiņas garumu jāsamazina dziļums par pavadiņas garumu. Kaut vi, pašā laikā reka pacēlas voki, Tas ir mazais plāksters, bet kāda starpība. 300 gramu zivs ir 300 gramu zivs. Op. 300 gramu zivs ir 300 gramu zivs. Šodienas tāds vidējais standartiņš. Ja breksēniem. Breksēni vispār mazāk kā pliči. Breksēns parastais, Ķeršanai ļoti ok. Labi. Vēl nemainīšu dziļumu. Ko es nočakarējos kaut kādu pusotru stundu. Pazaudēju dziļumu un atnāca vaļā mezgla. Atnāca pilnībā. Un tagad viņš atkal tagad pa zobiem iedeva, Jā. Bet pazaudēju dziļumu. Tu paregulēji tu pa 10-15 cm uz vienu uz otru pusi. Nav. Es jūtu, ka nav, un zivju tā kā nav vispār, un viss paliek sliktāk, kaut sliktāk. Nevajadzētu tā būt. Man pēc tam, ka tā aizvakardienas capi bija tieši tā pati situācija. Sāku bīdīt pludiņu. Beigās izrādās es pa kaut kādu, 10,5 metru. Un dziļums nošlūcis pa kaut kādu 2 metri. Mazāks. Un, protams, ka tur pusūdenī neviens zivs nav. Atradu dziļumu, uzliku, uzsēju vēl vienu mezglu, stopējumu, to stoparu mezglu. Un viss, un no pirmā metiena zivs izrādās apakšā bija, es vienkārši viņu neņēmu. Tas tāds baigais piemērs, klasisks, kā mēdz būt, ka tu neizmēri vai neseko līdz dziļumam. Kur ir mazāks dziļums, tur jau kā vieglāk, stipri vieglāk, bet kur ir šitādi te, kaut kas izmainās, ja tur ir zivtiņas, velts, kāds liecās, un visu laiku katrs mezgls. Kā man tā, ievīd iekšā. Kamera. Šitā. Un tas stopējumais mezgls, viņš bedzējās gar visiem riņķiem, un ceļšties tievajā galā. Un acīm redzot pie kaut kādas slodzes, kaut kur, un ceļš viņš jau bišķi panāk vaļā. Tomēr es viņus uzcēju jau visu pagājušo reizi docepēju ar tiem mezgliem. Un tagad jau pusdiena, un attiecīgi, protams, ka viņi paliek švakāki, viņi panāk bišķi vaļā. Un tas, es jau pats bīdīju viņš turp, un tas viss kopā radīja situāciju, kad es pazaudēju pusotru stundu capas laika. Mekšķerējot kaut ko pusūdeni, un nevar saprast, un lamājos, un tik baroju. Zivju nav. Viņam pašam liekas, kur tad tāds cundurs var būt? No kurienes tev šitāda nāk? Muļķības, it kā pieredze tik liela, bet nē. Kaut kur reizēm ieķīlējās. Tagad tā gribējās. Es kā iedēju pa zobiem. Breksēna kaut kur tā kā bišķi pazuda. Tā kā ceļā augšā kā. Viņš ir ņem tik švaki, ka tur tas tāds centimetrs turpu šurpu. Un
un baigi viegli nokļūdīties, un tāpēc iedod pa zobiem. Protams, ka tas bariņš maziņš, viņš ir breksīts, kuram patīk, ka viņam sit pa zobiem. Nevienam nepatīk. Ārprātīgi kaprīzes. Tādiem pieskrējieniem. Galvenais jau, ka viņš ņem tik kaprīzi, kad gribi, negribi, nākās un iedot reiz pa reizē pa zobiem. Un tad ir, protams, kad, ja sakrīt, ka iedot divreiz pēc kārtas pa zobiem, tad viņš ir kaut pazūdis pusstundu. Tas ir baigais ziķers. Un tad es to salīdzinu šitādu cepu, laikam vairāk pat kā kādu šaha partiju. Un tev ir tieši viltībā, uzmanībā tā zivs jāpārspēj. Tas jau vairs nav, tā nav vairs tāda klasiskā cepa, kā mēs esam pieraduši, kad varbūt reizēm tur aizbraukt. Mums tur vasarā tur daudz mierīgāk tas viss, tāds zivs nav tik kaprīzi. Tāpēc man arī šitāda vēlā rudens cepe. Varbūt tāpēc viņi jums arī rāda. Viņa man ir viena no, es gribētu teikt, pat pati mīļākā. Tāds novembris, decembris līdz aizcelšanai. Tas ir īsti labi, zivu izmēru tur nav, jā, tas ir cits stāsts. Bet sarežģītības ziņā īsti vienkārši. Sarežģītības ziņā ir izcili. Tagad ķerās 3-4 motelīši. Ja sākumā, tas bija tas pats arī iepriekšējā reizē bija. Sākumā, kamēr viņi ir aktīvi, viņi tādi grib ēst, tad var pielikt klāt tad 1-2 piņķiņi. Pēc tam, kad viņi ir pēdusi, un tad viņi grib tomēr tīri motivēt 3-4 gabaliņus. Un viņš jau tas pats, kas ziemā. Nu viss jau tas pats, kas ziemā jau arī. Un kas jau vairāk nav ziema parasti. Ļoti iespējams, ka pēc kaut kādām nedēļas, 2 nedēļas, visticamāk, pēc prognozēm skatāties, pēc 2 ļoti iespējams, ka kaut kuram lūksnē arī sēdēs uz ledus. Kas jau zina, tas jau novembra vidus būs. Novembra vidū jau tajā galā ziema arī iestājās parasti. Es tur Rīgā ar kurzemniekiem vispār tur grūts jāgaida kaut kāds lielāks savs. Un tas viss cepīts tāds, tas sēļ un vilnis kaut kāds, kaut kur laivas braukāts uz Andertas stersta. Un tas nespēc, ka tāds, tā kā bija, nebija, un tad pa kaut kādu centimetru ceļās. Tas nav liels, tas plicis kaut kāds. Plicis. Pierījies, jau reka plicis liels. Vēders ir platāks par muguru. Kad uznāk tāda aktivitāte, 3-4-5 zivs pēc kārtas, tad jau ir garstāvoklis uzlabojas, un pēc tam atkal iedod vienam pa zobiem, un atkal pusstunda. Ciki bāro kaut ko tur skaties uz tādiem mikro pieskārieniem. Izvēlēts vispār āķi, un tu pat tas tavu jūtīgo pudiņu neesi redzējis sapīt, ka tev ir izsaukts tā. Forši, interesanti, tiksim tā, ļoti interesanti. Tas, kas sniedziņš nāk, tas ir normāli. Tas ir normāli. Diezgan jau, kamēr nogrimst uz tiem 10 metriem ir laiks paiet, bet, ir forši. Tad ierbies silti, dzert termosā tēja, vēja nav, sniedziņš viņš sauss, forši.
Cik būs, nebūs. Vienā āķi ar aiznes. Bet, droši visticamāk, ka bijis pavadīts, 010 pavadīja. Tie āķīši, it kā 15. numurs, bet tādi ļoti tie viņi. Ir, ceļ. Būs. Tā kā cēla, bet ne. Palaid vaļā. Un tas tāpēc, kamēr tu neredzi to, viņš jau pa kaut kādu puscentimetru pacēl. Tad tā kā, cels vēl. Es skatās, ka cels vēl. Tad arī tam pa zobiem. Tā nav vēl plicis. Tālāk pliķu baniņš uznācis. Oi, kāds maziņš plicīts. Bet labi, procesam jau ir. Procesam ir. Kādu izmēru pliči. 200 gramu pāri. Bet kopumā jau šodien pliči ir vairāk kā breksēni. Nezinu, vai tas ir ar augstumu vai vienkārši tāda situācija. Tur dažās blakus kolēģis sēž uz zondertu, uz reņģis filēju. 2 copis bija viena vispār tāda izcila copa. Uz reņģis filēju trāpās ir breksis, ir zandarts, ir līdaki, ir asars, iesūts viņu, ir bēdzeli. Tas tā kā man šitien motils ir tāds universālais, tad sēžot uz plēsēju un grunteni reņģis filēju. Tāda visa nolaišana ir tāda čakarīga, bet ir diezgan jau, it kā liekas pašam sēdi, tāda garlaicīga. Es esmu pieredzis pēc bišķi intensīvāks tās copis. Kaut kas jau pieķerās, kaut kādas copis, kaut kādas kritienā. Mazliet kruseks kritienā. Viņš ir kaut kur augstāk, un tie mazie plicīši, kas sanāk, vispār pliči, kas sanāk, tad viņi ir aktīvi bariņš pieskrien, viņi visādos līmeņos ir, un tad kritienā arī ēd. Labi. Tas bija pauze kā kārtējā, un tad pie sevis nodomāju, vēl 3 metieni. Ja 3 metienos nav copis, tad taisīšos mājās. Pirmā metienā copa, trešā metienā zivs. Tas nozīmē, ka vēl bišķīt jāpasēž. Un tā brīžiem, visi sapmaņi man sapratīs, ko nozīmē pateikt, ka vēl pēdējais metiens, un tad reizēm ievelkās arī uz stundu. Vai pēdējo zivs, tas ir vispār tāds nenosakāms lielums. Pateikt pēdējā zivs, bet tad, kad ķerās, tad vēl vienu, un tad jau pietiks. Gaidīsim nākošo. Ātrā copa nebūs. Ātrā copa laikam nebūs. Labi. Tad gaidīsim lēno copu, lielu. Viss lieku makšķir kopā. Vēl vienu pēdējo copu gaidīja, smuks pacēliens, brūkšs atkal pavada nost. Nevar. It kā tur ir 0,10 un viņi ir regulāri, tad jāmaina, ja tu gribi 0,10 ķert šitādas divi jau.
Nu, ir pa starp kaut kāds rupāks, un tad pavada ātri nogurst. Un tad mezglājās un darās. Bet nu neko, kopumā jau diena ir ok. Vismaz man viņa tāda filozofiska vajadzēja šodien padomāt. Bišķi visādas lietas par dzīvi, kā teikt. Nu ko, es jums parādīšu, ko es tur saķēru, un tad pēc tam, braucot mašīnā, izstāstīšu tas īso saprašanu par to, kas tad šodien notika un ko vispār šitādā laikā var darīt. Nekā nav, galīgi nekā nav. Tas ir tā, par 10 kilogramiem. Šitāds te krustiņi. Tā jau nekas, bet nu tāds varbūt 1-2,5 kilogramī, tāda pārējā visu mazāk. Nu, labi. Paldies, Zūtiņi. Domāju, ka viss tur ar viņiem kārtībā. Viens varētu iemigt bišķi, ja mācis līdz dziļāk iekšā. Pārējā visam jāizdzīvā. Nu, tā arī ir viens. Ar vēl kustāks varbūt ir aizies. Tā kā nu labi, ļoti labi. Nu, ko, piekdienas kustība. Jā, nu, tā īsti pat nav ko pateikt. Nezinu iemeslu. Nu labi, kā nezinu iemeslu. Viņš ņēma švaki. Es droši vien, ka iekšēji nevarēju pieņemt to, ka viņš tik švaki ņem. Un tās abas aktivitātes reizes, kad viņam bija tā breksēns bija pienācis, diezgan daudziem iedeva pa zobiem. Tas uzreiz aiziet bārts, nu, un tu nezini, cik tu nenoķēri. Tas tāds izklausās varbūt pastulbi, bet nu, tā ir, ka tu nezini, cik tu nenoķēri. Jo varēja noķert tur vienu, varēja noķert arī 21. Jo, ja tas bars pienāk un viņš ēd, nu, tad kamēr neiedara pa zobiem, viņi tur ēd. Bet, nu, kopējāt supē jau bija. Tā kā man jau tāds plāksterīšus uz mājām nevajag, tad es tā diezgan, nu, kas te būs, brauks vai nebrauks, kas te ir. Un plāksterīšus man uz mājām nevajadzēja, un tāpēc es vairāk tikai tieši copas pēc arī braucu. Process bija, process ļoti labs bija, man patīk. Tagad. Un te galvenais arī augstā laikā, kas ir forši. Nu, tur tā bišķīt nosalt, tā te izdzert, viss ir forši. Brauc mājās un vēl uzvārtēja, jo tikmēr izkarsējies dušā, atnāca ierauga konjeciņu mazo. Un forši tāds dabūt to mājas siltumu, un tad ir forši. Braucat capēt. Vienalga, rekonkam reņģis filē ēd, nezinu, nu, capas pats ir tur smuki zvaniņš, tur nošūpojās un aiziet. Bet, nu, manā klātbūtnē bija capas 4. Ar vienu roku onklu iemanījies mēst, un tāds, nu, baigais malacis. Un viņš visu laiku uz plēsējiem. Es saku, varbūt tomēr labāk, ka dzīvo, no raudiņa mazā atbraukt vai vēl kaut kā, viņš saka, nē, pārbaudīts. Reņģis filē jādot viss, nu, viņš gan rupjām, lieliem māķiem, tad ķer, viņš ir lielie brekši, lielā vimba, zandarts, līdaka, kas tur vēl bija, kaut ko minēja. Un, nu, ir tās capas, ir. Tā kā vēdzeļlaiks sākās, zandarti ķerās, vimbas upēs ķerās, visi ķerās, braucat capēt, nesēžat mājās.
uzaukt tikai siltāku ancuku, lielāku tirmus, paņemt siltos zābaks kājās un aiziet uz upi. Nu, vispār, labāk jau upi, jā, ezeri gan varētu būt jau, kad miegi ciet. Mums plēsē vēl nekas, bet tā, upēs visādi brīnumi var gadīties. Tā, ka tiekamies atkal pēc kāda laika citā upē. Visiem čau, paldies!